Mani sauc Evelīna Krama, es mācos Valkas Jāņa Cimas ģimnāzijas 6. C klasē un eju Valkas Jāņa Cimas muzikas skolā, kurā spēlēju violu un klavieres. Un šodien es jums pastāstīšu latviešu tautas pasaku, kāpēc Lakstīgalei un Lēlim nav dziesmas. Visi putni bija izvēlējušies sev dziesmas, tikai Lēlim un Lakstīgalu trūcis. Nu šie izdomāja, ko rītā celdamies pirmo dzirdēs, to ņems par dziesmu. Labi, Lēlis piecels iti nagi, gani pat labam lopus slaukuši. Rīrū, rīrū, un gostai brīdī laidus. Čurr, čurr, plekš, plekš. Lēlim tas itin labi iepatīsies, tas aizskrēs uz mežu un sācis dziedāt. Rīrū, rīrū, čurr, sasitis spārņus, plekš, plekš. Lakstīgala tikai tad uzcelsies augšā, ka gani jau jauki lopus ganījuši, jo jauki dziedājuši. Nu, lūk, tādēļ, Lakstīgalai atlicis noklausīties visu ganu dziesmu dziedājumu. Nu, lūk, tādēļ tā māk tik labi pogot upmalās. Bet vai zinājāt, ka putni nav vienīgie, kuri māk dziedāt? Kādā saulainā dienā man bija paredzēts muzikas skolas koncerts. Es grasījos doties ārā, taču paskatījos par logu un lielu lietus. Izgāju ārā ar lietus devos uz muzikas skolu. Es gāju, bet lietus sāka vēl stiprāk līt. Es sāku skriet, taču man apšakstīja vēl mašīna. Iegājis muzikas skolā iekšā, slapja no galvas līdz kājām. Bet kas to lai zina? Varbūt tas arī bija labi, jo man bija jāspēlē kāds lietains, skumjš skaņdarbs. Bet vai zināt, par kuriem mūziķiem ir visvairāk anekdotas? Par saviem? Nē, par bundziniekiem. Kāds bundzinieks, kuram apnicis, ka visi ar viņu zobojas un izsmēja anekdotēs, nolēma kļūt par akordionistu. Viņš aizgāja uz mūzikas veikalu un jautāja pārdevēju. Es gribētu apskatīt akordionus. Lūk, tie tur stāv. Pēc ilgas domāšanas bundzinieks izlēma. Es gribētu ņemt šo lielo, sudraboto akordionu. Pārdevējs paskatījās uz to un jautāja. Jūs taču esat bundzinieks, vai ne? Kā jūs to zināt? Tas lielais, sudrabotais akordions ir radiators.